Es Edgars ar saviem biedriem Arčamu un Džavidu no Finanšu inženierijas programmas izveidojām aptauju par darba meklējumu grūtībām. Darba meklējumi Latvijā ir nozīmīgs izaicinājums daudziem iedzīvotājiem, kas ietekmē ne tikai individus, bet arī sabiedrību kopumā. Darba atrašanas iespējas ir atkarīgas no daudziem faktoriem. Tas pret tiem, kurus indivīds nevar tieši ietekmēt un kontrolēt. Tas rada papildus spriedzi un izaicinājumus darba tirgu, uzsverot nepieciešamību pēc lielākā atbalsta, pārskatāmas informācijas un darba tirgus uzlabošanas. Šī problēma prasa gan sabiedrības, gan politikas līmenī pievērst uzmanību tās risināšanai. Tātad faktori, kas ietekmē. Ekonomiskie faktori ietver darba vietu trūkumu un zemu pieprasījumu pēc konkrētām profesijām. Personīgie faktori ir prasmju, kvalifikācijas un pieredzes trūkums. Sociāli un strukturālie faktori saistīti ar diskrimināciju, nepietiekamu valsts atbalstu un neatbilstību darba tirgu. Ģeogrāfiskie faktori izceļ ierobežotas iespējas ārpus lielajām pilsētām, grūtības piekļūt darba vietām. Šie faktori kopumā sarežģīja situāciju darba tirgu. Tad mūsu mērķis ir izprast sabiedrības attieksmi pret darba meklējumu problēmām un identificēt galvenos šķēršļus, ar kuriem cilvēki saskaras darba meklējumos. Pētījums tika veikts izmantojot tiešsaistes aptauju, kurā piedalījās 30 dažādu vecumu, dzimumu un izglītības līmeņu respondenti gan ar darbu, gan bez tā. Tad sociāldemografiskie jautājumi. No 30 respondentiem 17 bija sievietes, 11 vīrieši un 2 norādīja citu dzimumu. Liela daļa respondentu, tie 14, ir vecuma grupā no 20 līdz 35 gadiem, kamēr jaunākais vecums līdz 20 gadiem ir norādīts tikai 6 gadījumos. Izglītība. 10 respondenti norādīja, ka viņiem ir nepabeigta augstākā izglītība. 8 cilvēkiem ir vidējā speciālā izglītība, un 7 respondenti ir ieguvuši vidējo izglītību. Atrašanās vieta. 21 respondents dzīvo Rīgā vai Rīgas rajonā, bet 8 cilvēki norādīja, ka dzīvo citās lielpilsētās. Tad uz jautājumu, vai esat nodarbināts, 10 respondenti atbildēja, ka meklē darbu, bet 8 vēlas mainīt esošo darba vietu. 8 cilvēki atzina, ka šobrīd darbu nemeklē. Toties 4 nav nodarbināti un darbu nemeklē. Grafikā redzams, ka tikai neliela daļa respondentu, 8, ir apmierināti ar savu darbu. Daudz vēlas mainīt esošo darba vietu vai aktīvi meklē jaunas iespējas. Cik aktuāls ir darba trūkums mūsdienās? Darba trūkuma problēma tiek vērtēta kā aktuāla, jo lielākā daļa respondentu norāda augstu šīs problēmas nozīmīgumu. Visvairāk respondentu darba trūkumu novērtē kā 4 no 5 pēc svarīguma skalas, kas atspoguļo sabiedrības bažas par nodarbinātības iespējām un darba tirgus izaicinājumiem mūsdienās. Aptaujas rezultāti atklāja, ka darba atrašanās grūtības būtiski ietekmē vairākas sociālas problēmas. Respondenti uztver, tās īpaši veicina nabadzību, depresiju un alkoholismu. Tāpat tiek norādīta negatīva ietekme uz ģimeni, savukārt mazāk ieteikta saistība ir ar noziegumu biežumu. Šie dati norāda uz darba trūkuma plašo un daudzdimensiālo ietekmi uz sabiedrību tās acīs. Tad uz jautājumu, cik jums pazīstami cilvēki ir skārušies ar grūtībām darba meklējumos, liela daļa respondentu, tas 13 atzina, ka viņiem ir pazīstami vairāki cilvēki, kas ir skārušies ar darba meklējumu grūtībām. Īpaši izteikti bija gadījumi, kur ir pazīstami 2 līdz 4 vai vairāk nekā 5 cilvēki. Tikai neliels skaits respondentu norādīja, ka šāda pieredze viņiem nav bijusi. Šis rezultāts norāda uz darba trūkumu plašo ietekmi
sabiedrībā un tā izplatība dažādās sociālajās grupās. Tātad uz jautājumu, vai jūs plānojat tuvākajā laikā meklēt darbu ārpus savas pašreizējās dzīvesvietas, aptaujas rezultāti atklāja, ka lielākā daļa respondentu ir gatava meklēt darbu ārpus savas pašreizējās dzīvesvietas. 8 respondenti norādīja, ka gatavi meklēt citā pilsētā, 11 norādīja, ka citā valstī. Tomēr nozīmīga respondentu daļa dod priekšroku palikt savā reģionā – 14 respondenti. Šie dati norāda uz dažādām mobilitātes iespējām un izvēlēm darba tirgu. Cik lielu ietekmi spēlēja izaicinājumi darba meklējumos? Aptaujas rezultāti parāda, ka galvenie izaicinājumi darba meklējumos ir pieredzes trūkums, nepietiekama alga un grūtības saziņā ar darba devējiem. Būtiska loma ir arī neskaidriem sludinājumiem. Darba vietas atrašanās tālu no dzīves vietas un vakances atrašanai tiek vērtēti kā mazāk ietekmīgi faktori. Tad, kad mūsu respondenti nesaņem atbildi uz darba pieteikumu, 8 no respondentiem norādīja, ka tie meklē citas vakances tā vietā, lai gaidītu. Tieši puse respondentu, kas ir 15, norādīja, ka cenšas uzlabot savu pieteikumu, un nākamreiz būtu lielāks izredzes. Tikai neliela daļa, 3 respondenti, nosūta atgādinājumu darba devējiem, un daži zaudē motivāciju turpināt meklējumus. Šie rezultāti parāda, ka darba meklētāji bieži pielāgo savu pieeju, bet neatbilstoša vai nepilnīga komunikācija var negatīvi ietekmēt viņu motivāciju. Tātad, kādi darba meklēšanas rīki vai resursi, jūsuprāt, ir visefektīvākie? 11 respondenti norāda, ka visefektīvākie darba meklēšanas rīki ir darba sludinājuma portāli, piemēram, CV.lv un LinkedIn, kā arī draugu un ģimenes palīdzību. 7 respondenti norādīja valsts un pašvaldības nodarbinātības aģentūras un personāla atlases aģentūras. Mazāk efektīvi ir tieša vēršanās pie darba devēja un piedalīšanās karjeras dienās vai vakanču tirgos, ko norādīja 2 respondenti. Šie rezultāti uzsver nepieciešamību izmantot dažādus resursus, lai maksimāli palielinātu darba atrašanās iespējas. Lai palielinātu savas iespējas darba tirgu, respondenti izmanto dažādas stratēģijas. Visbiežāk 14 gadījumos tiek izmantots LinkedIn, kas ļauj veidot profesionālus kontaktus. Daudzi arī uzlabo savas prasmes vai meklē rekomendācijas no iepriekšējām darba vietām. Par to bija 13 respondenti. Tāpat populāra stratēģija ir aktīva CV nosūtīšana uz vairākām vakancēm. 12 respondenti. Šie rezultāti uzsver, ka būtiski ir gan digitālie rīki, gan personīga attīstība un tīklu veidošana, lai veicinātu panākumus darba tirgū. Tad aptaujas dati atklāja, ka respondenti bezdarba apkārt sev pamana samērā reti, uz ko atbildēja 9 respondenti, vai pat reizi nedēļā, ko norādīja 14 respondenti. Tikai neliela daļa, kas ir 6 respondenti, bezdarbu novēro katru dienu vai gandrīz katru dienu, un daži norāda, ka to vispār nav pamanījuši. Šie rezultāti parāda, ka uztveramais bezdarbs un trauksme par darba meklējumiem nav cieši saistīti. Kādu informāciju jūs vienmēr pārbaudat par uzņēmumu pirms pieteikšanās? 16 respondenti norāda, ka pirms pieteikšanās darbā viņi visbiežāk pārbauda uzņēmuma vērtības un misiju. Tikpat respondenti norādīja uz darba vides atsauksmēm. Atalgojums arī ir svarīgs faktors, kam pievērš uzmanību savukārt. Karjeras izaugsmes iespējas tiek aplūkotas retāk, tikai 12 gadījumos. Šie dati atspoguļo darba meklētāju prioritātes, uzsverot gan uzņēmumu kultūras, gan finansiālas stabilitātes nozīmi. Aptaujā atklājās, ka respondenti 12 gadījumos izmantojuši karjeras konsultācijas, kā arī 11 respondenti pārkvalifikācijas vai apmācību programmas, lai uzlabotu savas iespējas darba tirgū. Valsts nodarbinātības dienestu un finansiālu atbalstu no valsts vai citām organizācijām izmantos salīdzinoši mazāk, tikai 10 gadījumos.
Šie dati norāda, ka darba meklētāji novērtē profesionālo atbalstu un izglītības iespējas, taču daļa joprojām var neizmantot pieejamus resursus pilnā apmērā. Tad uz jautājumu, kādi uzlabojumi būtu nepieciešami, lai atvieglotu darba meklējuma procesu, galvenās respondentu idejas ietvēra lielākas algas, vairāk karjeras iespēju un skaidrākus darba nosacījumus. Tiek uzsvērta arī nepieciešamība pēc uzlabotām darba meklēšanas platformām un lielākas darba devēju iesaists, piemēram, atgriezniskās saites sniegšana. Tāpat svarīgi ir kandidātu atbalsts, zemākas prasības un vairāk reklāmu par darba piedāvājumiem, īpaši IT jomā. Šie priekšlikumi parāda, ka darba tirgu varētu padarīt pieejamāku un draudzīgāku darba meklētājiem. Tātad secinājumi. Mūsu pirmais secinājums ir kopumā aptauja atklāja, ka 10, jeb trešdaļa no visiem respondentiem aktīvi meklē jaunas iespējas. Šī tendence liecina, ka ievērojama daļa cilvēku nav apmierināta ar esošo darba situāciju vai vēlas uzlabot savu profesionālo dzīvi. Galvenie iemesli ir vēlme gūt lielāku atalgojumu, profesionālu izaugsmi vai mainīt darba vidi, kas neapmierina, piemēram, nepiemēroti darba apstākļi vai ierobežotas karjeras iespējas. Galvenās problēmas, kas kavē darba meklētājus, ir pieredzes trūkums un sarežģīta komunikācija ar darba devējiem. Daudz jaunieši ir profesionāļi bez pieredzes saskaras ar grūtībām iegūt darbu, jo darba devēji bieži meklē darbiniekus ar jau pierādītu pieredzi. Savukārt sarežģīta komunikācija var izpausties kā neskaidri darba sludinājumi, lēna atgriezeniskā saite no darba devējiem vai prasību neatbilstība kandidātu iespējām. Šīs problēmas rada vilšanos un zemu motivāciju darba meklēšanas procesā. Populārākie darba meklēšanas veidi ir darba portāli un personīgie kontakti. Darba portāli sniedz ērtu un plašu piekļuvu vakansēm, ļaujot kandidātiem salīdzināt piedāvājumus un pieteikties attālināti. Tajā pašā laikā personīgie kontakti palīdz izveidot tiešu saikni un ar potenciālajiem darba devējiem, kas bieži palielina iespējas iegūt darbu, jo nodrošina papildu uzticību un ieteikumus. Noteikti nepieciešami uzlabojumi darba sludinājumu platformās, skaidrāki nosacījumi un konkurētspējīgs atalgojums. Respondenti norāda, ka bieži darba sludinājumi ir neskaidri, trūkst informācijas par atalgojumu, darba apstākļiem un prasībām. Tas rada neusticību un kavē kandidātus pieteikties. Konkurētspējīgs atalgojums ir būtisks faktors, lai piesaistītu kvalificētus speciālistus un mazinātu darba spēka aizplūšanu uz ārzemēm. Kopumā aptauja uztver nepieciešamību pēc caurspīdīgākas un efektīvākas darba tirgus sistēmas, kas atbalsta gan darba meklētājus, gan darba devējus, veicinot labāku komunikāciju, skaidrību un savstarpēju uzticēšanos. Paldies par jūsu uzmanību!